Oh, oh, hey, oh. Oh, 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 hey, oh. Oh, oh, hey, oh. Oh, 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 hey, oh. Ir sācies viens no Rīga 2014 nozīmīgākajiem notikumiem. Durvis vēris, VDK bijusī ēka, jeb tautā sauktā stūramāja. Palūkosim, kas tur šobrīd notiek. Šī tātad ir Valsts drošības komitejas reģistrācijas telpa. Cilvēki nekad nav arestēti publiski. Tas ir parasti noticis tā, ka jūs uzaicināt darbā, teiksim, uz kadru daļu, parunāties vai, teiksim, pie direktora apspriest to, un tur jūs sagaida labi ģērbts cilvēks, kas saka, atbrauciet līdzi. Un tas ir bijis diezgan tipiski, jūs pa kādu noteiktu maršrutu, laikam pamatos ejiet mājās, un pie jums pienāk un saka, vai jūs negribētu parunāties. Un stāv vieglā mašīna un jūs atved uz šejieni. Mūsu kā gidu informācija mainās arī dienām. Mēs esam piedzīvojuši, kad lietas parādās. Trešajā ekskursiju dienā apakšstāvu kamerās tika atrasti ziedi, bez jebkāda nosaukuma, bet mēs, teiksim, pieļaujam, ka šajās kamerās ir bijis kāda apmeklētāja tuvinieks. Šeit iekšā visu gadu, neatkarīgi no gada laika, ir karsts, apmēram grādi 25–30. No atmiņām var dzirdēt, ka cilvēki šeit tiešām ir vai nu kailu sēdējuši, vai tikai apakšuļā. Otrs ir tas, ka šāda gaisma ir bijusi arī 24 stundas diennaktī. Visu laiku. Tātad gulēšana arī naktī gaismu neizslēdz. Grīda ir no betona. Drošības komitejas laikā tāds nav bijis. Ir bijis ļoti skaists mīksts paklājs, lai sargs var pielavīties un pa attiecīgo caurumu pavērot, kas notiek kamerā. Režīms diezgan stingrs, tad gulēt 10, celties 6. Pratināšanas notiek tikai naktīs pamatos. Ja tu esi visu nakti pratināts, tu dienā gulēt nedrīkst. Tam tiek stingri sekots. Mēs iesim uz robežu apsardzības vadītāja ģenerāla Bolšteina kabinetu. Šajā mājā bija arī Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas struktūras no 35. gada. Un šajā kabinetā arī ģenerālis nošāvās tajā dienā, kad šeit ieradās Vilis Lācis pārņemt iekšlietu ministrijas vadību. Šī ir viena no 3 zīmītēm, kuras atrada ģenerālim nošaujoties. Cilvēki ļoti grib zināt, īpaši ap 20 gadiem. Man 2 krievu puiši prasīja, kas tad īsti ir tas NKVD un kas ir KGB. Es viņiem to mēģināju pastāstīt. Tad man ir bijuši jautājumi arī no jauniešiem, par ko tad īsti arestēja. Principā visus interesē, bet es domāju tādā izziņas pasākumā, kā jau arī mūsu grupā daudz maz bija, ka kaut kāds stāsts jau plus mīnus katram ir ģimenē. Šeit mums ir bagāžas telpa, kur mēs esam visas lietas no mūsu muzeja krājuma parādījuši, ko cilvēki ir izveduši visādos izbraukšanas viļņos. Viņi visu kaut ko saglabājuši, bet interesantā kārtā daudzreiz tas, kas tiek saglabāts, nav tas, ko tu iedomājies, ka tagad es pakošu savu somu, es ņemšu līdzi kaut kādu savu identitātes apliecinājumu, bet viņi ir ņēmuši, kas ir vajadzīgs tur izdzīvošanai,
Un daudzreiz tā praktiskā lietiņa ir kļuvusi simboliska ar laiku. Un pēc laiciņa tu saproti, ka tas cirvis, kas bija tavs amatrīgs, ka tu biji mežsargs Latvijā, tagad tas ir tev ļoti mīļš un tas tev simbolizē daudz vairāk nekā tikai malkas ciršana. Tātad te mums ir visādas lietas, un mēs esam viņas dalījuši pēc funkcijām. Tad šitas blociņš piederēja Pēterim Vīlipam, un es nevaru viņu pašlaik atšķirt, bet tur viņš bija tāds ļoti pedantisks un precīzs cilvēks, kurš pierakstīja, kad viņš izbrauca Otrā pasaules kara laikā, viņš pierakstīja visas savas mantiņas, ko viņš izveda. Un tas sanāk tāda Latvijas laika dzīvokļa anatomija, jo tur ir pilnīgi viss, ko viņš ir izvedis. Un beigās viena kaste Dancigā tika izzāģēts caurums un cilvēki izzāg visus produktus. Un tad vēl vienā vietā viņi bēg no frontes un tika sabumbots un viņa riteņi un militārās kartes un zobens tika paņemts. Un tad beigās, kad viņi bija Vācijā pārdzīvojuši bumbošanu vienā pilsētā, viņi vienkārši atstāja visu un paņēma mazo Vilnīti, dēlu un izstaigāja no pilsētas, un viss tā mantas un bagātība tika palika ceļmalā. Šīs ir interesants tās 6 melnās kleitas, ko izved viena sieviete, Anna Cīruls. Šīs kleitas ir viņas, bet arī šī kāzu kleita ir viņas. Viņa precējās, man šķiet, 32. gadā Jaunā Ģertrūdes baznīcā, bet tad nāca karš, viņas vīrs tika iesaukts, un viņas vīrs bija 10 gadus jaunāks par viņu. Tātad viņš tika sagūstīts un aizsūtīts uz Sibīriju, un viņa nāca izbēgt no Latvijas 44. gadā ar meitu. Un tanī laikā viņa vairs nevelkāja šitādas kleitas, bet viņai bija šīs 6 melnās kleitas. Un bēdīgā daļa tam stāstam ir, ka viņas vīrs, viņa nekad atkal viņu nesatika. Šos kastaņus un zīles ir izvedusi Renāte Adolfī, kura ir vācu valtiete, kura izbrauc 39. gadā ar savu ģimeni. Viņas vecāki teica, lai viņa paņem, kas viņai ir svarīgs, un viņa aizgāja dārzā Āgenskalnā un paņēma kastaņus un zīles no sava dārza. Te ir Tedis, un viņš ir mūsu muzeja mīlis, un viņš arī tika izvests 44. gadā. Anita Caune viņu paņēma līdzi no vesela zvēru dārza. Viņa izvēlējās, jo viņas vecāki teica, ka nav vietas, tad viņa izvēlējās savu Tedi. Un Tedis aizbrauca uz Vāciju, un tur dzīvoja bēgļu nometnēs un vēlāk uz Ameriku. Un tad vēlāk Tedis tika nodot Anitas meitai Vitai, un Vita tad vēlāk veda Tedi līdz uz Minsteres ģimnāziju, kur viņa mācījās ar citiem latviešu jauniešiem. Tātad viņš ir pasaules ceļotājs, un viņš ir viena no dažām bērnu mantiņām, kas mums ir izstādē. Šī roksomiņa ir no sievietes Laimas Solovejas. Viņa bija bijusi maza meitenīte, 1,5 gadus veca, 44. gadā, kad bija lielā bēgļu izbraukšana. Un viņa bija ļoti saslimusi. Viņas vecāki uztraucās, ka viņai varbūt nomirst ceļā, ka viņa bija tik slima. Un tā tad viņi atstāja viņu Tonkalnas slimnīcā, bērnu slimnīcā, un domāja, ka viņi atgriezīsies drīz pie viņas, un gāja gadi, un viņi izbrauca no Latvijas, aizgāja uz bēgļu nometnēm, un Laima palika ar savu vecmāmiņas māsu. Un 55. gadā viņi sāka papīrus kārtot, lai viņu dabūtu uz Austrāliju pie sevis, un 5 gadus vēlāk, 60. gadā, kad viņa jau bija pusaudzine, viņai bija 16, 17, viņa jau bija iemīlējusies šeit, viņai bija jau sava dzīve, skola, draugi, tad viņai bija jābrauc uz Austrāliju. Un tas īstenībā bija tāds liels trieciens viņai, jo viņai tikai pazina to, ko viņa zina Latvijā, un tad viņa tika uz Austrāliju, un viņai attiecības ar vecākiem nebija visai labas, jo viņi gaidīja, kad viņa stāstīs par Padomju Savienību, kā viņa ir izkļuvusi un cik viņai tur bija grūti. Un viņa nevarēja šo stāstīt presē, piemēram. Tātad viņai bija tāds netik laimīgs ģimenes apvienošanas stāsts. Un šo roksomiņu viņai uzdāvināja draudzenes, ka viņa izbrauc 60. gadā, tur saka, atceries Rīgu, bērnības draudzenes. Bet tagad viņa atkal dzīvo Latvijā, un viņa ir atkal kopā ar savu draugu, kas viņai bija, kad viņa izbrauc no Latvijas. Ar pirmo mīlestību. Varbūt viens no tiem emocionālākajiem priekšmetiem ir šis maizes klaips. Tas ir stāsts par Otrā pasaules kara bēgļiem, un ģimene devās projām no Latvijas, un saimniece paņēma līdzi
maizes klaipus, rupmaizi. Pēc tam viņi nokļuva Vācijā un laika gaitā maizīti apēda, bet garoziņas paglabāja maisiņā. Un tad saimniece izdomāja, ka viņi varētu pati cept rupmaizi un sameklēja rudzu miltus, bet ieraugu viņa ieguva, izmērcējot tās garoziņas, kas bija paņemtas līdzi no Latvijas. Un tad tas ieraugs ir lietots visu šo laiku, līdz pat šodienai, cepot maizi šai ģimenei. Šis ir tas ieraugs dzīvs līdz pat šai dienai. Un uz izstādes atklāšanu tur mēs arī izcepām no šī ierauga maizi, rupmaizi. Bieži vien tas mūsu stāsts ir nevis tikai par tām lietām, ko tu paņem līdzi, bet tieši par to, ko tu nevari paņemt līdzi. Tu nevari paņemt līdzi savu iepriekšējo dzīvi, savu profesiju bieži vien. Tu nestrādā vairs, tu nevari paņemt līdzi maizes garšu ierasto. Viens raksts latgaliešu valodā, ka moķis poturu gromatu paņemtu līdzi, māca patru grāmatu. Mēs lūdzam, lai cilvēki, kas apmeklē izstādi, arī padomā par to, pēc tam, ka viņi ir izgājuši cauri, par to, ja viņi atstātu Latviju uz ilgāku laiku, un viņi nezin, kad viņi būs mājās, ko tad viņi ņemt līdzi paši. Un tad, lai cilvēki saraksta savu mantu sarakstu, ko viņi pakot savā čemodānī. Maize ir viena tā lieta, kas vienmēr atkārtojas. Gan tagad visi ved rupmaizi. Ir arī melnais balzāms. Ir vecmāmiņas adītās zeķes. Es nekur nebraukšu, ir uzrakstījis kāds. Kristīna raksta, ka viņa ņemtu līdzi mammu fotografijās. Latvijas karogu, pasi, latiņus piemiņai, Latvijas bildes, maku, atmiņas, Kārlis 10 gadu. Izbraucot 1944. gadā, manam tēvam bija līdzi viņa amata atribūti – jaunā derība, mācītāja talārs un zelta krusts. Mamma paņēma līdzi sudraba servīzi. Man bija līdzi maza plastikas lellīte, tā tika saspiesta manā mugursomā. Es paņemtu līdzi pilnu kabatu ziedu. Strikt aizliegtais sarkanbalts sarkanais karogs tagad plīvo pagalmā un redzams no visiem VDK darbinieku logiem. Stāstu par Stūra māju un tās izstādē mēs turpināsim 30. māja raidījumā.